Daugavpils krastmalā publisko pieeju brīvā. Mēs zinām, kas ir publiskā telpa, un zinām arī tās nozīmi iedzīvotāju labklājības un pilsētas tēla veidošanā. Tomēr vēlos uzsvērt pie ūdens veidoto publisko telpu. Saglabājot naturālo ūdens vidi pilsētās un tās pieejamību cilvēkiem, tiek stiprināta saikne ne tikai starp pašiem iedzīvotājiem tajās publiskajās telpās, bet arī starp cilvēkiem un ūdens vidi un dabu kopumā. Mums patīk pieskarties ūdenim. Viena no izcilākajām ūdens iezīmēm ir tā radītā sajūta, kad mēs tam pieskaramies. Cilvēkam patīk pieskarties ar roku ūdenim, patīk ielikt kāju tajā. Neskatoties uz to, daudzās vietās ūdens ir paredzēts tikai, lai uz to skatītos. Ar vien pieaug iedzīvotāju skaits pilsētās, pieaug arī to bērnu skaits, kas ar ūdeni sastopas tikai publiskajās vietās. Tām ir jānodrošina ērta un droša pieejamība bērniem, jo tie ļoti labprāt izmanto spēju ūdenī spēlēties. Pilsētās no krasta stiprinājuma veida ir atkarīgs piekļuva ūdenim. Nākotnē plānojot krastu attīstību, uzmanību ir jāpievērš tieši to izvēlei. 11. novembra krastmala un krastmala gar Mūksalas ielu ir stiprināts ar vertikālām betona sienām, kas liek cilvēkiem fizisku saikni rūdi. Citās Rīgas vietās krasta stiprinājumi to tomēr ļauj cilvēkiem pieņemt pie pašu ūdeni. Šeit jūs varat aplūkot nepārveidoto krastmalu daudzveidību, kāda ir sastopama Rīgas teritorijā. Mans pētījums bija Daugavas krastmala no dārziņiem līdz pat upes ietekai Rīgas jūras līdzī. Es apskatīju Daugavas krastmalas un kartē ar zaļu krāsu atzīmēju tās teritorijas, kuras uzskata brīvu pieejamību. Ar sarkanu krāsu atzīmēts tās teritorijas, kurām ir zaļie pieejamība, un nelielā Podraga teritorija ir atzīmēta ar zilu krāsu, kur fiziski pieejamība ir iespējama, bet tā ir aizliegta. Pētījumu es veicu 2010. gada aprīļa un māja mēnešos, un krastmalas apskatīju braucienos ar laivu pa ūdeni, kā arī no krasta atbraukājot teritorijas ar mašīnu, apstaigājot tās ar kājām vai ar velosipēdu atbraukājot. Šeit ir piemēri no brīvi pieejamību Daugavas krasta posmiem. Ķīpsalā, Vecvilgrāvī, Bolderos, gar krasta ielu, kur tā savienojas ar Maskavas ielu un Krēļi. Par krastmalas ar daļēju pieejamību ir tādas, kur pieeja krastmalai ir apgrūtināta un izeja pie ūdens ir iespējama tikai atsevišķās vietās. Sēkļi, žogi, sienas, vārti parasti ir šķēršļi, kas šo pieejamību traucē. Tauvas zona ir atstāta šajās teritorijās, kur krastmala var paralēli ūdeni noiet, bet šīs te perpendikulārās izējas uz krastmalu tātad ir traucētas. Nožogotas privātmāju teritorijas, piemēram, bija Kātla kalna, Āgeriskava un līdzi kādreizējās rūpnīcas ir nožogotas ar betonu sienu, un arī ostas teritorijā būvas parasti traucē šo te brīvo pieeju Daugavas krastam. Ja iepriekš parādītā Podraga teritorija, kur it kā ar pašu krastmalu nav šī žogs vai sēta, tomēr siena iet apkārt pussalai un pieejamība ir lieta, ir tā, ka šī teritorija ir ar privātīšu statusu, lai gan teritorija ir ļoti jauka un tajā tiešām būtu jauka uzturēties. Tātad skaitliski 50% no 102 apskatītajiem Daugavas krastmalas kilometriem ir nepieejami krastmali, 38% ir ar brīvu pieejamu krastmali, 12% tādi, kur ir izdalīti daļēji
laiku. Piemēram, Bordo pilsēta Francijā kādreizējās ostas teritorijās ir izveidojusi bioloģiskās daudzveidības parku. Vēl viens piemērs, ko dara Skandināvi, Oslo, Stokholma, veido publiski nozīmīgas ēkas ūdens lomā. 2008. gadā nemaldos Oslo pabeidza šo te operas māju, un starp citu tajā gadā arī saņēma balvu kā labākā publiskā telpa. Stokholma jau senāk būvētā rāstams, bet arī tā būs ir ūdens krastos. Runājot par publisko telpu, protams, nevar nepieminēt Kopenhāgenu, kura kādreizējās ostas teritorijās jau iepriekš pieminēto ir izveidojuši publisko peldbaseinu pilsētas centrā. Kādreizējā iela, kas ir gājusi gar ūdeni, tagad ir pārvērsta par brīnišķīgu cilvēku pastaigājumu promenādi. Tāpat Kopenhāgena ūdens malā ir izveidojusi jaunatnes parku un, manuprāt, fantastisku atklātos ūdeņos peldēšanās vietu. Berlīne un arī Parīze savos pilsētas centros gar ūdens malu veidot tā saucamās urbānās purvles, kur vietējie iedzīvotāji var pavadīt savu brīvo laiku, bērniem arī šeit lietā. Pētījuma gaitā izdevās apciemot arī citas Eiropas pilsētas, un tās apskatot, pievērst uzmanību tam, kā šīs te pilsētas veido savas attiecības ar ūdeni. Interesanti likās Varšava, kuras kreisais krasts principā daudzos kvadrātmetros ir neskarta dabas teritorija, neskarta paliem ar aizsargājumu dabas teritorijas statusu. Amsterdamā mazāk būtu komentēt viņu brīnišķīgi ir atradusi dabas attiecības ar ūdeni ikdienā. Brīgimam Beļģijas pilsēta Brīgima likās ļoti interesanta, jo viņiem ir ļoti, pilsētas iedzīvotājiem ir cieši saikne ar ūdeni ikdienā, jo mājas sienas praktiski robežojās ar ūdeni, un katrai mājai ir dažādākās izeļas uz kanāla ūdeņiem no iekšpagalma. Arī Rīga, jau var latoties ar labu piemēru, kas ir Ķēngaraļa promenāde, nesen izveidotā. Tā brīnišķīgi, ikviena teritorija, kas robežojas ar Daugava Rīgā, būtu nepieciešama šāda vai citāda rekreācijas vieta pielūgt glitiņotas ūdens. Apskatot šo vietu stundas laikā, es saskatu daudz vairāk cilvēkus nekā 2 mēnešu laikā apskatītā pārējā Daugavas krastā. Un šeit es saskatu arī sirmļaunus, arī mazus bērnus, arī sievietes ar ratiem, citās Daugavas teritorijās varbūt bija kāds makšķernieks, kāds entuziasts skrējējs vai cilvēks, kas pastaigājas ar suni. Man liekas, protams, būtiski veidot šo Rīgas tēlu ainavu Rīgas centrā, viens pēc pīteriem, ko iepriekš Dārķis stāstīja. Manuprāt, skaisti un nepieciešami ir arī apkaimiem, kas nav Rīgas centrā šādas publiskas vietas, kur apkaimes iedzīvotāji varētu atpūsties savas apkaimes robežās. Mani galvenie secinājumi ir, ka Daugavas krastā pieejama Rīgā var iedalīt kategorijās ar brīvu un daļēju pieejamību, kur pieejama Rīgas krastā pārsvarā limitē ostas būvas, teritorijas privātīpašuma status, privātmājas un mazākumi. Publiskās telpas īpaši ūdens lomā netika redzība, bet pilsētas telpa ir arī nepieciešams iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanai, nodrošinot rekreācijas, socializēšanās un izklaides vietas. Dažādi iedzīvotāji viedokļi par Daugavas krastā pieejamības nepieciešamībai krāšņi atšķiras. Nākotnē varbūt izstrādāt Daugavas krasta apsaimniekošanas likumu svarīgumu ņemt vērā vienas sabiedrības grupas un specialitātes pārstāvju intereses, tādā veidā nodrošinot krastmālas